Šajā sižetā sniegsim nelielu ieskatu par e-brokera aplikācijas logiem, to galvenajām funkcijām un informāciju, kas tajos attēlota. Pirmais, galvenais loks, tiešsaistē atspoguļo vispārējo tirgus informāciju par to, kādi vērtspapīri, kādā vērtībā, daudzumā un tā tālāk kotējas atsevišķi katrā Baltijas valstī, gan arī visās 3 Baltijas valstīs kopā, kā arī atsevišķs saraksts ar pašu izvēlētiem vērtspapīriem, atsijājot nevajadzīgo informāciju. Nākamais, svarīgākais loks – detalizētā uzdevumu grāmata. Šajā aplikācijas logā parādās informācija par viena izvēlētā vērtspapīra veiktajiem pirkšanas un pārdošanas uzdevumiem, attiecīgi ALS buy un sell. Savukārt ALS ticker ir atspoguļoti visi notikumi, izmaiņas, kas notikušas attiecīgajā uzdevumu grāmatā. Trešajā logā cenas izmaiņas grafiks, vizuāli attēloti labāko pirkšanas un pārdošanas uzdevumu cenu līmeņi, kā arī noslēgto darījumu cena un apjoms dienas laikā. Gadījumā, ja grafiks ir pārāk detalizēts un to ir grūti saskatīt, grafiku var viegli palielināt, pavelkot tā rāmīti, līdz informācija ir skaidra un saprotama. Atsevišķi izvietotajā logā ticker ietverta informācija par noslēgtajiem publiskajiem darījumiem, informācija par pirkšanas un pārdošanas norādītā apjoma un cenas izmaiņām, kā arī izpildi vai atcelšanu, dinamiski atjaunojas. Savukārt logā orders, trades, kas paslēpjas aiz loga ticker, parādās informācija par lietotāja noslēgtajiem darījumiem konkrētajā tirdzniecības dienā. Toties mazliet zemāk novietotajā logā orders, trades, atspoguļoti dati par ievadītajiem viena konkrēta vērtspapīra aktīvajiem uzdevumiem un attiecīgajā sesijā noslēgtajiem darījumiem. Turpretim trešajā logā ar tādu pašu nosaukumu orders, trades, apkopota informācija par visiem aktīvajiem uzdevumiem un attiecīgajā tirdzniecības sesijā noslēgtajiem darījumiem. Šajos abos logos datus var atlasīt pēc nepieciešamiem parametriem, mainīt uzdevumu nosacījumus vai atcelt uzdevumus pavisam. Aplikācijas logu standarta izvietojumā ekrāna kreisajā apakšējā stūrī atrodas kopsaucēja loks Summary. Šeit varam atrast informāciju par to, kādi finansu līdzekļi un vērtspapīri ir mūsu rīcībā. Logā arī apkopota statistika par aktīvo uzdevumu un noslēgto darījumu skaitu, kā arī finansu un vērtspapīru apjoma izmaiņām. Logā ar nosaukumu News, kas izvietots ekrāna augšējā labajā stūrī, parādās ziņas, ko publicē emitenti, kas izmanto tālāk izplatīšanas pakalpojumu. Visbeidzot, ekrāna labajā malā izvietotajos logos ir atspoguļota vispārīga rakstura informācija. Visu 3 Baltijas valstu biržu indeksu grafiks, visu 3 Baltijas valstu biržu indeksu vērtību tabula, kā arī atsevišķi izvēlētu visu 3 Baltijas valstu biržās kotētu akciju cenu grafiki. Līdzīgi kā iepriekš, ja šajos logos atspoguļotā informācija ir pārāk detalizēta, attiecīgo logu varam palielināt, pavelkot aiz tā rāmīša līdz nepieciešamajam izmēram. Visus tikko apskatītos e-brokera aplikācijas logus var iedalīt 2 daļās – publiskajos un privātajos. Publiskajos logos ir ietverta informācija par visiem pieejamu tirgus informāciju. Savukārt privātajos aplikāciju logos informācija par lietotāja rīcībā esošajiem finansu un vērtspapīru resursiem, lietotāja ievadītajiem pirkšanas un pārdošanas darījumu uzdevumiem, kā arī jau noslēgtiem darījumiem.